Raidījums, ja mani ļaudis, sveicina jūs, cienījamie radioklausītāji un arī skatītāji. Priecājamies būt kopā šajā dienā un sveicinu studijā Apostuliskās draudzes Platonas kristiešu centras mācītāju Arni Sīli. Labdien! Un Latvijas evaņģelisko-luteriskās baznīcas Pēterupes un Skultes draužu mācītāju Ivo Pavloviču. Sveicināti! Šodien lasīsim 10. nodaļu Jāņa evaņģelijā. Interesanti, ka šajā nodaļā Jēzus runā par zagļiem. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas neiet pa durvīm avju kūtī, bet citur kāpj iekšā, ir zaglis un laupītājs. Bet, kas ieiet pa durvīm, ir avju gans. Viņam durvju sargs atver, un avis klausa viņa balsī. Un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā. Kad viņš visas savas avis izlaidīs ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Svešam turpretim tās nesekos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst svešinieku balsi. Šo līdzību Jēzus tiem stāstīja, bet tie nesaprata, ko tas nozīmēja, ko viņš uz tiem runāja. Atminēsimies, ka Jēzus faktiski ir templī. Un runāja iepriekš, mēs jau vairākus raidījumus runājām par šo izdziedināto vīru, kurš no dzimšanas ir neredzīgs. Un tagad viņš ir redzīgs. Tur, protams, tiek aicināti saukti vienreiz, otrais, trešoreiz un pratināti. Un tad no Jēzus saka savā veidā šādu interesantu līdzību. Patiesi, patiesi es jums saku, kas neiet pa durvīm avju kūtī, bet citur kāpj iekšā ir zaglis un laupītājs. Par ko viņš šeit grib brīdināt ļaudis, arī savus cilvēkus, un tāpat laikā nesaprata. Es domāju, ka galvenā doma šeit ir, ka Jēzus šajā ļoti intensīvajā kalpošanas laikā, kas te Jāņa evaņģelijā šajās nodaļās gan iepriekš, gan uz priekšu tālāk parādās, viņš centās nepārprotami teikt un pierādīt un parādīt, kas viņš ir. Un diemžēl visi, kas ir arī nākuši un gājuši, gan domājuši, ka viņi ir kaut kas, tai skaitā arī šie vadītāji, viņš saka, visi ir bijuši zagļi un laupītāji. Man to ir grūti saprast, jo ebreji runāja uz ebrejiem. Tiem, kam it kā viss ir dots, viss ir zināms, un šādi vārdi. Un galvenā doma, es domāju, atkārtoju, Jēzus ir tas. Viņš ir. Nav cita. Jā, Ivo, ko es domāju? Redz, zaglis un laupītājs un gans, tā būtiskā atšķirība ir tā, salīdzinājumā. Mēs iepazīstam lietas salīdzinājumā. Gans, durvsargs atver, aitas pazīst, ienāk pa pareizo vietu, viss darbojas. Savukārt zaglis, viņam kaut kas no tā pietrūkst. Vai nu viņš ienāk pa logu, vai nu viņš sargu pagrūž no durvīm nost, vai nu viņš ieiet sargs, viņu neatpazīst un durvis viņš atver, bet aitas saprot, ka tas nav īstais. Tad, kad mēs skatāmies uz vecās derības pravietojumiem par Jēzu un jaunās derības piepildījumu, mēs redzam to, kā vecās derības pravietojumi piepildās. Sargs saka, sveicināts, durvis atverās, avis dzird viņa balsi un tam līdzīgi. Un, protams, tā lielā pievilšanās ebreju tautai ir tā, ka gan iepriekš, gan arī pēc tam, gan, diemžēl, tas gaida viņus vēl priekšā, viņi kādus zagļus ir noturējuši par īsto ganu. Ļoti labi tas pasacīja. Kādus zagļus noturējuši par īsto ganu. Ekscelenti. Tagad atstāsim to visu laiku. Šodien Ivo ir precīzi, ļoti, ļoti svarīgi šis, pat ko tu sacīji. Kādus zagļus vai mēs nenoturam par avju ganiem?
jeb par saviem ganiem. Nu, te ir vairāk līmeņi. Viens ir lielais gans, visu mūsu kristiešu labais gans, kungs Jēzus Kristus. Nu, un tādi kā es, ir tie mazie ganiņi. Jā. Mazie ganiņi, kuram tas kungs ir. Tu esi sargeņģelis pēc atklāsmes grāmatas. Nu jā. Draudzes sargeņģelis. Kā saka, mazie ganiņi, kuriem Dievs ir uzticējis pie lielā gana vadīt to ganāmo pulku. Ļoti precīzi. Lielais gans. Un paskaties, kā šodien lielo ganu mēģina. Tu viņu formulēji precīzi, Jēzus Kristus. Bet šodien mēģina šo paņemt nost un pat durvīm ienāk iekšā un saka, Dievs ir labais gans. Dievs. Labs sākums. Labs sākums. Nē, un arī turpinājumā Dievs, un mēs jau visi pie tā labā gana ejam. Redz, tas ir tāda, es teikšu tā, mēs dzīvojam tādā globālā ciema laikā. Visiem viss ir it kā zināms, visu zina, bet tajā pašā laikā tas zināšanas līmenis ir tik virspusējs bez iedziļināšanās. Neliela atkāpe, bet to raksturo arī mūsu laiku arhitektūra. Salīdziniet, piemēram, kaut vai Rīgā te to veco kvartālu, kas ir Jūgens smalki niansēt. Mēs varam runāt patīk vai nepatīk, un paskatieties, piemēram, Nacionālo bibliotēku. Viņa tikai pa gabalu izskatās skaisti un interesanti. Ārējā forma. Jauno? Jā. Antiņu kalnu. Bet, ja mēs pietuvojamies, tur nav detaļu, saprotiet, tur nav detaļu. Tur ir tikai lielais siluets, bet bez detaļām. Un tāda ir arī mūsdienu cilvēka spriešana par Dievu. Viņš spriež it kā lielās kategorijās, bet detalizācijas nav. Tas tāpat kā internetā bildes pievelc tuvāk, tur pikseļi jau redzam, tur nekā nav. Tukšums. Es gribētu papildināt mazliet. Tiešām te kungs Jēzus runā par sevi kā labo ganu, un mēs kā kristieši to esam pieņēmuši, bet šeit viņš runā tieši uz ebreju tautu, un par viņiem saka, ka tur arī ir viņa āvis ir. Tā kā ne tik kristieši vien. Es zinu, ka tu to nedomāji, bet viņš ir, mēs esam, jāsaka, piepotēti pie tā celma. Mēs esam viņa tauta. Tas ir svarīgi. Jā. Bet redz, te jau ir viens cits moments. Ir jāapzinās, kas tad ir tas vadonis. Jo katram mums šodien ir arī jāapzinās, kas ir mans vadonis. Vai mans vadonis ir patiešām Kristus, Jēzus Kristus? Vai es patiešām saprotu, ka pie Dieva ir vienīgās durvis Jēzus Kristus? Mēs par to lasīsim tālāk. Te ir viena nianses, un es domāju, tur nav nianšu. Ir. Lūdzu. Ir. Viena nianses tāda, teiksim, mums, kas pārstāvam tomēr protestantismu virzienu kristietībai, ir viena būtiska problēma. Un šī lieta nav problēma, bet vienā brīdī tā var kļūt par problēmu. Mēs tik ļoti akcentējam savu uzmanību tikai Dievs, tikai Kristus, tikai. It kā tur pa vidu, mēs esam pirmie un vienīgie un pēdējie, kuri viņam seko. Bet ir interesanti, ka apustulis Pāvils, piemēram, saka tādus vārdus. Dzenieties man pakaļ, kā es Kristu. Faktiski šajā sekošanā lielajam ganam nedrīkst izslēgt principā, un tas notiek daudzos protestantismu virzienos, nedrīkst izslēgt principā sekošanu ar arī kādam labam kristīgam piemēram. Un tur ir tā problēma, ka dažkārt tā subjektīvi cilvēks saka, es sekoju Kristum, bet tā kā tas ir viņa personīgais viedoklis, ka viņš seko Kristum, viņš jau pats individuāli sen ir aizbraucis garām. Viņam mācītājs nav autoritāte, baznīca nav autoritāte, teologi nav autoritāte. Tur redz tieši otru grāvi. Tas ir viens grāvs, un otrs grāvs ir, protams, sekošana visādām autoritātēm, kur pazūd Kristus. Kur šodien seko autoritātēm, seko baznīcai, seko tikai tam, kas ir kaut kas, ne Kristus, bet kaut kas. Ja seko tai baznīcai, kur raksta ar lielo burtu, tad viss ir ok.
Ja seko kaut kāda dažkārt, ir, ziniet... Un kas tad ir tā baznīca? Tā baznīca ir Jēzus Kristus. Nē, baznīca nav Jēzus Kristus. Ir gan. Baznīca ir... ja baznīca ir tikai Kristus, tad kas esam mēs? Vai mēs esam Kristus baznīca vai nē? Mēs esam Kristus baznīca. Tādēļ, ka viņš ir galva, un mēs esam... Bet nevis tikai. Jā, nevis tikai. Bet redzi, te ir tā problēma, ka Pāvils savā laikā ļoti uzsvēr to, sekojiet Kristum. Ko viņš pat teica? Izdzeniet ārā visus tos, kas jums... Un viņš pat brīdināja, redz, kur pēc manis tūlītās nāks plēsīgi vilki. Kas tad tie plēsīgie vilki? Redz, kur viņi ir. Vilki, kuri nāk iekšā un uztais visus savus sarakstītās grāmatas un vēl nezinu ko, es neesmu pret grāmatām, bet savus noteikumus, precīzāk sakot, saraksta nezinu ko, un tad tagad tu turies. Bet ir atkal divas galības. Viena lieta ir noraidīt visus noteikumus, un otrs ir tomēr saprast tie, kur saskaņā ar Kristu. Es tev saprotu, jā, bet mēs runājam par būtību. Nu jā, es arī. Jā, jo šeit mēs nevaram tā, vai nu ir Kristus, un ziniet arī, nekas, paņemiet visu, ko klāt. Paņemiet bišķi. Te vienmēr jājautā, ko klāt. Kristus ar jogu. Tas ir garām, protams. Tas tev ir garām, bet kādam citam tas nav garām. Tur ir tā problēma. Lūdzu. Es teiktu tā, ka kāda milzīga atbildība ir mums skaidrot Dieva vārdu, mācīt cilvēkus, stiprināt viņus, un kā stiprināt? Pareizā ceļā. Kas tad ir tas pareizais ceļš? Tur, kur mēs paši esam bijuši, tur mēs varam citus aizvest. Un es domāju, es piekrītu tai domai, ka mēs ticam uz to kungu, mēs pazīstam viņu, bet līdzīgi kā ir rakstīts par garīgām dāvanām, tur, piemēram, Pāvils saka kādā vietā, kopi. Ja? Tas, kā es šodien, es gribu teikt to, tas, kā es šodien to kungu pazīstu, es varu ieiet zināmās tādās sliedēs, un liekas, viss ir kārtībā, ir. Bet attiecības ar to kungu ir līdzīgi kā Jordānas upe, kad viņa plūst, kad viņa nav pārplūdusi. Viņa nav taisna tā kā mūsu kāda bagarētā upe iztaisnota. Viņa ir līku loču. Un attiecības ar to kungu ir tā, ka līdz ko mēs sakam, man ir vai ir, mēs jau nesakam. Vai tad mēs tā sakam, pie manis nāc, te ir īstais, ja? Mēs esam bijīgi, jo mēs zinām, ka ja tas kungs ir ar mums, tad tās āvis arī nāk. Ja līdz ko viņa nav ar mums, mēs paliekam sausi, nedzīvi, ar visu savu vārdu, protestantu vai neskādu būtu nosaukums. Mainās. Piemēram, vērojiet, ja tev ir kristīgo pasauli, piemēram, Latvijā. Ko mēs varam redzēt? Latvijai iet pāri dažādi mācību vēji. Un apbrīnojam, ja, kā katrā tajā laikā, teiksim, gadu desmitā, kā kaut kas notiek, aizraut cilvēkus līdzi. Un iet, un es tagad, piemēram, saskāros ar vienu no šiem savā ziņā pēdējiem šiem mācību vējiem, un cilvēki iet. Kādu? Un ir. Konkrēti? Mini. Es taču nezinu. Tik daudz viņi ir. Ir daudz, jā. Un es teikšu tā, sastopoties ar tiem cilvēkiem, ar dažiem, kas tur es redzu, kad nevar teikt tā, tur viss ir greizi. Protams. Bet tur pievelk, tur ir. Ja? Protams, es šodien skatījos, ieslēdzu internetā, skatījos arī šo nosaukumu, skatos, jā, labi, ko viņš runā. Es tuvāk nezinu. Bet labāk būt klusējis. Es tā neteiktu uzreiz. Pāvils saka, visādi, teiksim, sludina evaņģēliju. Viņš saka, lai sludina, galvenais, lai sludina, lai cilvēki dzird. Jā, brāļ, te ir viens ļoti nozīmīgs aspekts, būtisks moments, par ko es gribētu, ka mēs parunājam. Tas ir dzirdēt, un vispirms skan balss, un tad dzirdēt. Jo faktiski jau garīgajā dzīvē viss ir no sludināšanas, dzirdēšanas un balss pazīšanas, jeb paklausīšanas. Un te viss vienalga, te nav vienalga. Cilvēcīgi ir vienalga, kas to saka.
bet tas avots, no kurienes nāk šī balss, jeb vispār šī vēsts. Jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo pēc tam redzi, nabaga avis, viņas ir bijušas pieviltas, viņas tiek pieviltas un viņas arī turpmāk pievils. Un te ir katram mums jābūt ļoti uzmanīgam, arī man jābūt. Es arī esmu bijis situācijās, kad es esmu bijis pievilts. Jā. Un es esmu noticējis, un pēc tam, ārprāts. Paldies Dievam, ka Dievs ved atkal atpakaļ un parāda patieso balsi. Bet tas ir fakts. Šodien, pareizi jau kā tu sacīji, Ārni, simtiem šīs te balss skan. Un viņas skan visas tik ļoti līdzīgas. Viņas skan tik ļoti pūkaini, tik ļoti garīgi, tik ļoti reliģiski, tik ļoti pareizi, tik ļoti viss ir svētsvinīgi. Un tāpat laikā tas ir viltus balss. Tad te ir tas mans jautājums. Kā lai atpazīst to pareizo balsi? Jo, mīļie, te ir atkal mēs nonākam. Jā, es esmu radikāls. Es esmu ļoti radikāls. Bet ir tikai viena balss. Nav divas. Nav. Balss ir daudz. Tāpat kā Dieva un kungu draudz. Es runāju tikai par vienu pareizo balsi. Tikai ir viena pareizā balss. Bet man patīk tā līdzība ar avīm, un man aitas nekad nav bijušas. Man ir tikai suns un kaut kāda senāka kaķi. Bet dzīvniekiem piemīt viena ļoti interesanta īpašība. Viņi atpazīst tādas lietas, ko cilvēks ne. Viņš atpazīst saimnieka soļus, viņš atpazīst saimnieku mašīnu, un viņš jau pa lielu gabalu dzird un jūt, īstais vai nav īstais. Ja īstais, viņš priecīgi luncina asti un rejais prieka, ja nav īstais, viņš rej niknumā. Un to ar cilvēku? Un ar cilvēku ir tas... Kaut kā nesanāk. Nē, sanāk viss ļoti labi. Lieta ir pavisam vienkārši. Kāpēc tas dzīvnieks to gan pazīst, to savu saimnieku? Tāpēc, ka viņš ir bijis ciešā saiknē. Saimnieks viņu bāro, saimnieks viņu ved ārā. Ne tikai tas saimnieks iepazīst savu dzīvnieku, bet dzīvnieks iepazīst saimnieku. Un caur regulāru, biežu kopā būšanu un kontaktēšanos ir panākts tas efekts, ka tas suns manā gadījumā, viņš mani pazīst jau pa gabalu pēc kaut kādiem dažiem trokšņiem. Un svešo viņš tieši tāpat atpazīst. Un tāpatās arī cilvēks, kurš lūdz Dievu, kurš lasa Dievu vārdu, kurš saņem sakramentu, tad, kad viņš sadzird kādu mācību. Un to es esmu pamanījis pie cilvēkiem, kuri nav ne teologi, neko. Viņš jāsaka tā ar spalvām jūt, ka te kaut kas nav labi. Viņš nevar izskaidrot, viņš nevar, teiksim, tā kā es mācīts teologs, paskaidrot, tur ir tas punkts nepareizi, tur novirz no tās vietas, tur novirz no turienes. Viņš nesaprot, viņš saka, ne, vienkārši tas nav no Dieva un viss. Bet vai nav tā, ka varbūt arī cits iemesls, ka cilvēks dzird kaut ko savādāk nekā savā baznīcā? Un viss jaunais, tas neiedveš uzreiz kaut kādu uzticēšanos, un cilvēks tamdēļ varbūt arī piesardzīgs vai pat baidīties. Bet es saskatu, vai te pirmā atbilde sākums nav nevis ar to, ka mēs pazīstam viens otru, bet kas ir mans saimnieks? Jēzus saka, mana savis, kam tu piederi? Ja? Es domāju, ja šis ir skaidrs, tad tālāk varētu būt arī šī sadraudzība, saistība. Kaut gan, es zinu, esmu sastapis diezgan daudz cilvēkus no Lutrāņu baznīcas, kuriem, es negribu teikt neko nosodošu vai kaut ko kritizējuši. Jūs jau sākāt, turpiniet. Paldies par humoru izjūtu, bet nopietni. Savā laikā, kad kalpoju baptistu draudzē, tad tur mums bija ļoti strikti par to, ka te vajag pieņemt Jēzu par savu kungu. Ja? Teiksim, tev vajag to sākumu. Labi, kā mums izdevās, neizdevās vai kā. Un tai pašā laikā es vēroju, bija dažādās citās, arī 7. dienas adventistu baznīcā, Lutāņu baznīcā, cilvēki, ar kuriem man bija saskarsme. Ko es ievēroju? Es ievēroju kaut ko pozitīvu.
bez šīs te norādīšanas, lūk tā, un tagad, ja? Vai vēlāk, bet tik un tā tagad. Bet, kad cilvēki dzird, pamazām viņi uzņem, un viņi pat nezina, kurā brīdī viņam ir saimnieks. Un tas kungs. Nu jā, redz, tur notiek tas, kad es esmu redzējis arī to, ka dažkārt man kā mācītājiem, redzot cilvēku, es viņu vadu, es viņu gatavoju, teiksim, apmācu, man gribās kaut kā ārēji sajust un pārliecināties, ka šis cilvēks ir ticībā. Ir dažādas iespējas. Ir iespēja, teiksim, institucionalizēt to. Tātad tev ir jāpieņem Jēzus vai tur jāpasaka kaut kas, bet tas trakums, jāsaka tā, nevienmēr tu vari visus cilvēkus šai formā ietilpināt. Ja man, piemēram, kā es agrāk tā domāju, ka es esmu slikts kristietis, jo kaut kur es biju izlasījis, ka jāzina, kad tu esi atgriezies. Es teicu, es nevaru pateikt. Es nevaru to kaut kādu vienu precīzo brīdi. Es varu teikt, man tā atgriešanās un tā nākšana un tā iešana dziļumā, viņi notika kaut kādā laika posmā no līdz, bet es nevaru pateikt konkrētu dienu stundu, bet te pašā laikā es zinu, ka ir cilvēki, kurš zina, jā, tas notika ar mani tajā un tajā dienā un stundā, un es redzu, ka Dievs var darīt gan tā, gan arī tā kā savādāk. Un cits var nākt gadiem baznīcā, un pirmajā brīdī tev var likties, tu viņam uzdod kaut kādu teoloģisku jautājumu, vai viņš saprot, viņš liekas nesaprot. Bet tad kaut kādā nākamajā brīdī, kaut kādā situācijā viņš parāda tādu dievbijību, ka tā, viņš varbūt neprot paskaidrot, viņš varbūt neprot noformulēt to skaistos vai precīzos terminos un vārdos, bet viņš prot izdzīvot un parādīt to. Un tad tu saproti, ļoti svarīgi jau ir tas, jo viens ir turēties pie savu gana. Tas ir viens. Jeb ganam turēt, arī uzmanīt, protams, viennozīmīgi uzmanīt savus. Un otrs arī, ja tu esi nonācis dzīves situācijā, un kā mēs šeit lasām 5. pantā, bēg no viltus gana, jeb bēg no zagļa. Jo, redz, mums jau ir tā, mēs visu gribam pozitīvi pieņemt. Mēs visu gribam tikai labs, jā, viss būs ok, viss būs brīnišķīgi, visi. Jā un āmen, slava Dievam, ar Dievu ir viss brīnišķīgi. Bet atcerēsimies to, ka ar Dievu ir brīnišķīgi arī ielējā. Jā un āmen. Jūs esat to piedzīvojis, tu varbūt mazāk esi piedzīvojis. Ārnis ir vairāk piedzīvojis, es arī esmu piedzīvojis to. Jā un āmen, ar Dievu ir brīnišķīgi, arī tuksnesī. Ir tā. Ar Dievu ir brīnišķīgi arī viss vienalga, kurā dzīves situācijā. Mēs nevaram visu tikai, Dievu bērnam viss ir labi, viss ir brīnišķīgi, viss zeļ un plaukst, visi stādiņi tikai zied un viss pārējais. Absolūti tas tā nav. Ar Dievu ir brīnišķīgi visās situācijās. Un šeit ir ļoti svarīgi, ka es saprotu, ka es esmu Dievā un palieku Dievā. Un ļoti, ļoti labi tu, Ivo, to pateici līdzībā ar savu sunu. Ļoti labi. Jā, tad, kad tu esi nepārtraukt kopā, tad pazīst. Un arī tad, ka kādu laiku nav redzēts un atgriežās. Jā, arī viņš priecājās. Viņam atmiņa ir. bet te tas svarīgais. Cik es esmu kopā, cik es esmu, un te nu man atkal jāatnāk ir atpakaļ, cik es esmu viņa balsī, viņa vārdā. Tas ir tas svarīgais. Bet te ir vēl viena lieta, par ko es tā iedomājos. Tur nav sacīts aita vai auss, bet daudzskaitlī. Tas nozīmē zinām kopību. Un es vienmēr domāju tā, ka viena lieta ir, protams, mūsu individuālā dievbijība, mūsu personīgās attiecības ar Dievu un tā tālāk. Bet kas ir interesanti, ka runājot par ganu un par avīm, tad tā personība parādās kur? Tad, kad viņa aiziet krūmos un viņai ir jāiet pakaļ. Tieši tā. Bet visādi citādi šī auss nav iedomājama bez pārējām avīm. Un viņas kopā. Un te ir tas svarīgākais jau ir, lai katra auss, un tas ir katra
gana, jeb sargeņģeļa pienākums audzināt patstāvīgi savis. Jo atcerēsimies, ganu sitīs un avis izklīdīs. Tas arī ir fakts. Jā, tā var spriest, teiksim, no mūsu viedokļa, jo mums stāsts par šo te ganām pulku un avīm ir diezgan, teiksim, tai tautai, jā, tiem cilvēkiem. Tas bija tā, it kā mēs savā starpā vai kādās līdzībās runāt par braukšanu autobusā vai iešanu pa ielu vai kaut kādā lielveikalā, bet tur pamatā nav nozīme tam, cik liels vai mazs ir tas ganām pulks. Bet tur katra auss pazīst sava gana balsi. Un es lasīju par to, kā tur no pilsētas iznāk daudz avis. Nu, tagad laiks ir ganībās iet, un tur vairāki gani, ir vairāk īpašnieki. Un viss tas bars iznāk ārā, bet līdz ko katrs gans sauc savas avis, viņas no tās burzmas iet pie viņa. Jā, man zina pret acīm. Tāpat kā es atceros stāstu par to, kā kaut kādos ciematos, mums nav aitas govis gan arī. Kopā viņas aiziet un izklīst, un pēc tam atnāk atpakaļ pa kūtīm. Interesanti, man pret acīm ir aina Stambulā, centrā. Mašīnas brauc pilsēta, un gans iet, man vēl ir fotografija, gans iet, un aiz viņa pulciņš avis. Tur varbūt kāds 20, 30. Un smuki gar autobusiem iet, pa trotuāru, pa braucamo daļu, un neviena neskries projām, neieskries pēkšņi shopping molā un kaut kur tur pagrauzīs kaut ko. Absolūti ne. Bet ja būtu ieskries, viņš būtu gājis pakaļ. Jā, bet, ziniet, mums maz laiks ir palicis, bet ļoti interesanti. Es gribu nedaudz lasīt tālāk, jo vēl vairāk sarežģīja. 7. pants. Tad Jēzus atkal sacīja, pēc tam, kad viņš redzēja, ka neviens neko nesaprot tā īsti. Patiesi, es jums saku, un klausieties tagad, es esmu durvis, kas ved pie avīm. Te nu pat Kristus mēģināja, es jums saku, viņš mēģina sacīt par gānu un avīm. Bet te ir vēl vairāk. Es esmu durvis, kas ved pie avīm. Visi, kas priekš manis nākuši, ir zagļi un laupītāji, bet avis viņus nav klausījušas. Cik labi slavu Dievam. Es esmu durvis, saka Jēzus. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies un izies un atradīs ganības. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Apstāsimies šeit. Liturģijā, dievkalpojuma kārtībā ir tādi brīnišķīgi vārdi. Caur viņu, ar viņu un viņā. Un tas parāda arī to, jāsaka, mazliet mistēriju, tas, kas liekas, tikko te gans tā kā, un tagad jau tā kā durvis, un te ir tā atslēga, te ir tā sapratne, kā Jēzus Kristus ir vienlaicīgi patiesa Dievs un arī patiesa cilvēks. Un kādā citā vietā arī viņš saka, atkal, es esmu ceļš, tātad pa kur iet, patiesība un dzīvība. Faktiski viņš ir sākums, process un piepildījums. Visā. Un faktiski šī līdzība ir skaidrs, ka viņi tādā vienkāršā horizontālā līmenī nevar saprast. Man ļoti patīk, Ivo, ko tu nu pat pateici. Tas vēlreiz apstiprina to vienīgi un tikai Jēzus Kristus. Nekā cita. Jo viņā ir viss, kā tu sacīji, sākums, process un piepildījums. Jā. Viņā ir viss. Ja tu meklē sākumu kaut kur citur, tad tev arī process un piepildījums aizies citur. Un no tāda baznīcas viedokļa kristīgā ticība ir pašpietiekama. Viņai nevajag piešpricas no citām reliģijām. Tad paskaties, ja tu iesāc Kristū un turpini citur,
tad Pāvils par to saka, jūs iesākāt garā. Pabeidzāt miesā. Mīļie, uz tā jocīgi turpināt un pabeidzat. Un viņš vēl Dieva vārds arī saka, ja tas, kurš pie patiesības atziņas nācis no tās novērš, ar viņu sliktāk nekā bija sākumā. Jā. Es labprāt gribētu pasakīt, ko es vēl te varu ieraudzīt šais Jēzus vārdos un šais līdzībās. Es ieraugu to, ka te ir vienkārši pamācība, kā kalpot mums, ja mēs esam vai mācītāji, vai vienalga kāds būtu tas, teiksim, tas nosaukums, kā mēs kalpojam. Te var redzēt, kad caur Jēzu mūsu attiecībās ar viņu atrisinās vispārējais, visa mūsu kalpošana. Un tieši tā, kā te ir arī teikts, ja, kad pats savu dzīvību atdot. Nu labi, Jēzus atdeva savu dzīvību, un tad, kad mēs mācītājiem domājam par to, kā tad mani, teiksim, nomirtu, kam tad man vajadzētu mirt, nu, kā tad būtu, ja mēs atsacītos šo te avju dēļ? Un vēl es domāju, man ļoti patīk šī doma, ka tiešām kristīgā ticība mums ir, tur viss pietiekoši, tur viss ir. Un ko tas nozīmē? Priekš manis tas nozīmē, man ir jāuzmanās, kādu papildu literatūru es lietoju. Kristīgā literatūra ir ļoti daudz. Un viss tas, kas ir pasaulē, kas ir kristīgā pasaulē, tā vien liekas, viss tas ir arī kristīgā literatūrā. Tad ko tu lieto? Kas ir tā literatūra, kas tev palīdz gan pazīst šo labo ganu, jo tikai tad, kad mēs caur viņu un ar viņu, kad kalpojam, nu tad notiek. Tad tās āvis kļūst gudrākas, ka viņi pat bēg no svešā. Es atminos, kāds mācītājs reiz atbrauc misionārs tajā atmodas laikā Latvijā, un viņš uzdeva jautājumu. Viņš teica, mācītāji tur bija saicināti, sanākuši. Viņš teica, nu, jums ar tādas problēmas ir, ka no jūsu draudzes iet uz citām draudzēm kādi cilvēki. Tas bija tā Rīgā. Jā. Nu, Rīgā plašas iespējas ir. Un kā jūs domājat, nu, kā varētu no tā pasargāt vai kas būtu jādara? Nu, tad mums bija šādas domas, ko vajadzētu darīt. Roga stingrāk. Un ziko, viņš pateica tā, viņš teica, dodiet svaigu barību. Dodiet šo te zāli, šo te lēno ūdeni, dodiet to. Tieši tā. Bet tajā pašā laikā arī, es neatceros precīzi, kurā vietā vēstulēs ir sacīts, tur ir kaut kāda problēma par cilvēkiem, kuri aizgājuši, un tad tur ir teksts tāds, viņi bija ar mums, bet viņi nebija mūsēji no paša iesākuma. Jā. Un ir tāds sakāmvārds, gājējs un mirējs nevar aizturēt. Gājējs sāk dīdīties, mirējs mirdēt. Un te ir atkal tā viena lieta. Ir cilvēki, kuri, teiksim, nu, viņi meklē varbūt lielāku dziļumu vai kaut ko, bet ir cilvēki, kuri viņi vienkārši atkrīt. Vai viņi atkāpjas, vai viņi tā arī nekad īsti nav nākuši pie ticības. Un jāsaka tā, nevienmēr un ne par katru ganam vajadzētu sāpēt sirdī, ka kāds aiziet no draudzes, ka kāds novēršās no ticības, kāds atdziest, bet tajā pašā laikā es nezinu, vai par katru var uzņemties atbildību. Nu, tas būtu pārāk traki. Jā, mums ir atlikušas 10 minūtes, un 9. pants, es gribētu, kā jūs dot vairāk tādu skaidrojumu. Es esmu durvis, ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies un izies un atradīs ganības. Kur ieiet? Dodiet, varbūt tagad tādu pavisam vienkāršu skaidrojumu. Mūs klausās arī cilvēki, kuri varbūt ir vispār, ko jūs te runājat? Nu, kā caur, nu pat Ivo sacīja, viņš ir Dieva dēls, viņš ir cilvēks, kā caur cilvēku kaut kur var ieiet, kur tad ieiet? Dodiet šo ļoti vienkāršo skaidrojumu un arī to nepieciešamību, jo šeit, ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts, jo tas ir ļoti svarīgi, kas neieiet caur Kristu. Es atbildēšu citējot, precīzi neatceros, kuru baznīcas tēvu, kurš sacīja, ārpus baznīcas nav pestīšanas. Tas nozīmē, ka ieiet šai laikā, kur mēs esam aicināti ieiet tur, kur ir Kristus viņa baznīcā. Viņa baznīca ir tur, kur tiek skaidri pasludināts viņa vārds,
kur ir viņš klātesošs, kur ir kristība, kur ir svētais vakarēdiens, kur Kristus pats ir klātesošs. Un faktiski ieiet, tas nozīmē, un atkal te ir tīri process interesants, kā cilvēks pievērš kristīgai ticībai caur Kristu. Ar ko viņš paliek kopā? Ar Kristu. Un kurš viņu ievedīs debesu valstībā? Kristus. Un faktiski tur ir tas, ka viņš caur Kristu ienāk baznīcā, ar Kristu viņš ir, un paliekot ar Kristu, viņš ieiet mūžībā. Viņš ieiet mūžīgajā dzīvībā, mūžīgā sadraudzībā. Tas sākums būtu kāds? Sākums ir ticība. Ticība. Ticēt, ka Kristus ir Dieva dēls. Nevis ticība, jo vispārēja ticība, ka ir Dievs, ir 99,9% cilvēku. Varbūt pat visiem 100. Varbūt pat visiem 100, un arī tiem, kuri pretojas Dievam, viņi pretojas, tāpēc, ka viņi tic, ka viņš ir, bet viņiem tas tā neapmierina kaut kā. Bet faktiski visi cilvēki tic, ka ir kaut kāds augstāks spēks. Un tas, ko es arī parasti cilvēkiem saku, nepietiek ar šo atziņu, kad ir kaut kāds augstāks spēks. Tas ir sākums, bet tas nav piepildījums. Jo attiecības ar Dievu sākas tur, kur ir Kristus. Caur Kristu. Un Kristus ir nokāpis, nonācis šeit uz zemes, lai cilvēki, kur parasti saka, mēs nezinām, kāds ir Dievs. Tā kā Kristus ir ne tikai patiesas cilvēks, ne tikai labs un bezgrēcīgs cilvēks, bet viņš reizē arī patiesas Dievs, tad skatoties uz Kristu, mēs iepazīstam Dievu pašu. Un caur Kristu mēs nākam pie Dieva. Es esmu durvis. Jēzus saka, ja kāds caur mani ieiet, apostols Pāvils ļoti vienkārši paskaidro, viņš saka, ja tu savā sirdī ticēsi, ka Dievs Kristu uzmodinājis no miroņiem, un ar savu mutu apliecinās viņu par kungu, tiks izglābts. Bet izglābšana, piederība, tas tikai sākums. Jāturpinās augšanai. Starp citu, izglābšana notiek, mūsu dzīve rāda, kad cilvēki ne tikai jebkurā, teiksim, ne tikai jebkādā baznīcā. Notiek arī viņš dzird, vai tas ir ieraksts, vai tā ir grāmata, vai tas ir kāda cilvēka liecība uz ielas, vai cietumā, vai kaut kur. Viņš kļūst. Baznīca nav tikai mūri, protams. Bet, lai cilvēks augtu, tur ir, jāsaka, viss dzīve priekšā. Bet šeit Jēzus saka, kad ar viņu, un caur viņu, un pie viņa, un caur Kristus draudzi, caur Kristus miesu, viņš ieies un izies un atradīs ganības. Tas ir, lūk, ne tikai viņš tiks pabarots, ja, kā tāds, kas tikko piedzimis, bet viņš pieaugs, viņš lasīs vārdu, viņš dzirdēs, viņš atpazīs, bēgs no svešā, viņš pieaugs. Viņš kļūst par, kā kādā vietā apostolis saka, viņš saka, jums vajadzēja būt jau par tādiem, kas citus pamāca. Atkal viss no sākuma jāsāk. Tātad caur Jēzu, caur viņu, caur Kristus draudzi, tur ir izcinājums. Es teiktu vienīga atbilde, jo ārpus tās nav drošības. Un ieved kur? Redz, tā dzīvība ir tā, ka, es domāju, atkal tas ir tas tradicionālais teiciens, labu laiku atpakaļ arī kristīgā rādio, personīgās attiecībās ar Dievu. Ne tikai tad, kad tu esi baznīcā un tu dzirdi, kad sludina, ja? Bet arī tad, kad tu esi viens, kad tu runā ar viņu, kad tu stāsti viņam, kad tu jautā. Starp citu, ne tikai tādā veidā, kad es slavēju viņu vai. Starp citu, šis te aklais, ja? Kurš kļuva redzīgs, kad viņš jautā, kurš tad ir tas, kas tas ir, tu esi viņu redzējis, kas ir runā, tas ir. Viņš teica, es ticu, kungs, un to pielūdza. Tas vārds un to pielūdza, viņš nedziedāja dziesmu, viņš nomatās pie zemes, viņa priekšā, deva viņam godu kā Dievam. Es gribu teikt vienu lietu, mums ir svarīgi atcerēties, mūsu ticībā ir divas svarīgas lietas. Pestīšana un svēttapšana, kuras nav atdalāmas, bet tajā brīdī, kad mēs sajaucam vienu ar otru, tad rodas lielas auzes. Nav nekādas ganības zāļainas, bet ganīšanās kaimiņu dārzā. Proti, pestīšana, jeb izglābšana, ir 100% Dieva darbs. Svēttapšanā ir arī Dieva darbs un mūsu piepūle. Un faktiski tā, pestīšanu Dievs dod tāpat vien pavelti, bez maksas, bez nekā.
Bet lai cilvēks paliktu ticībā, lai viņš ticību nezaudētu, lai viņš pats nenovērstos, lai vēlns pasauli un viņa paša miesas prāts viņu nenovērst no ticības, bez cilvēka svētdzīves, jeb tiekšanās pēc Dieva ikdienā, pēc regulāras lūkšanas, dievvvārdu lasīšanas, sakramentu saņemšanas, vienkārši nevar palikt. Tā pasaule ir nežēlīga. Cilvēks pazudīs. Tieši tā. Jo tad dzirdēs un domās, ka dzird savu gana balsi, bet izrādīsies, ka pavisam cits ganiņš jau ir klāt pie durvīm, jau namā ienācis. Un jūs paši pēc pieredzes noteikti esat sastapušies ar cilvēkiem, kuri nevar saprast, kas viņiem neiet, tad tur tas, nu it kā, un pat kristieši. Bet nāk no vecās kaut kur grēcīgās dzīves līdz kaut kāds, vienalga, vai tas ir kaut kāda lieta, vai tas ir pat var būt grāmata, kura pieder citam ganam. Un tad, protams, viņš nāk un saka, redz, kur te ir mana teritorija. Tā ir mana daļa. Un, Arni, tu jau pieminēji to. Šodien netik daudz caur grāmatām, kā caur televīziju, caur internetu, caur šiem masu mēdījiem ienāk neviļus. Es pat sev esmu pieķēris brīnišķīgi melodisku dziesmu. Skaisti, ekscelents izpildījums. Un tu ieklausies vārdos, un pilnīgs sviests. Brāli, tur vēl trakākā sviests. Mani dara nervozu, dusmīgu, un es to nemanu. Man ieteikums visiem, kā saka, kristīgiem cilvēkiem, izdariet vienu lietu, aiziet pie savas tās zilā ekrāna kastes, paņemiet un izmetiet viņu ārā. Un jūs pasargāsiet savus bērnus un paši sevi no visādām nešķīstībām. Jo saprotiet, izfiltrēt to, ko tas zilais ekrāns rāda un ar kādu viltus barību un ļaunumu viņš piebaro mūsu bērnus un mūsu pašus, nav iespējams. Un jūs ieraudzīsiet, kā brīnumi notiek. Bērni lasa grāmatas, spēlē spēles, un tikai vienas lietas vajag izmest vai izlikt aiz durīm. Es teiktu tā, ir labi līdzsvars visās lietās. Un tā ir, ka mēs dažkārt pārāk manas vērojums ir pārāk bieži sakām, tev jādara, tātad atzims, tev jādara tas. Un ko es ievēroju? Es ievēroju to, kad, bet mēs nepieņemam īsti to, kas te rakstīts, ko raksti par mani saka, kas es esmu. Man ir savu piederību, kas es esmu. Bet te notiek būtu jānotiek tai domāšanas maiņai, ka mēs domājam tā, kā šeit ir, ka mēs saprotam, ka mēs dzirdam, un tad attiecīgi darīt visu to. Es zinu, kad ir viegli ieiet zināmās sliedēs, jādara tas, bet līdz ko dzīvē kāds kaut kas notiek, kad izjauc visas sliedes. Ja? Kas tad paliek? Vajadzētu palikt, manuprāt, šai piederībai un šīm attiecībām ar to kungu. Mums ir labi, mēs pateicamies Dievam, mums ir brīvība. Ķīnā bišķīt savādāk, ja? Kad nav iespēja sanākt tiem 1000 kopā, kad atsevišķi ir. Jā, tā ir patiešām žēlastība, ka mēs varam lasīt brīvu un par to domāt. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī, cienījamie radioklausītāji, raidījums. Ja man ļaudis izskan, jūs to varēsiet dzirdēt gan atkārtojumā šovakar, gan arī jebkurā brīdī, gan dzirdēt, gan arī skatīties mājaslapā, internetā lkr.lv. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī un turieties pie labā gana, jo viņš ir atdevis savu dzīvību. Neviens cits nav pasaulē, neviens nav atdevis par jums dzīvību, par mani, par jums, brāļi. Viņš, Jēzus Kristus, ir atdevis savu dzīvību. Vērtēsim to, domāsim par to, jeb sāksim domāt par to. Visu labu.